Kristapa, kā bija savā laukumā spēlēt pie šādiem skatītājiem? Bija forši, protams. Bija atbalsts no pirmās līdz pēdējais sekundē ar visu to, ka mums bija -20 beigās. Tā kā fani mums ir nereāli, tikai mums pašiem jāparāda labāks sniegums. Es gribēju teikt, pat pēdējās sekundēs, neskatoties uz rezultātu, vai nedzirdējāt Latviju? Jā, tieši tā. Kas aizsardzībā nesanāca tavuprāt? Jo viņiem 60% gan divpunktniekos, gan trīspunktniekos, tā bieži negadās. Pa daudz palīdzējām kaut kur, 100% atdevām kaut kāds brīvs trīspunktnieks. Es domāju, ka viņi arī kaut kādā ziņā viņiem bija tāda virs kaut kāda vidējā spēle. Ja, tur tie cilvēki, ko mēs gribējām atstāt brīvākus, viņi arī sameta visu, ja, un tad jau ir grūti tur visu atņemt. Ja, tā kā jāsadzīvo. Kas uzbrukumā nesanāca? Jo no malas šķita iespējams turki bija izcili mūs izpētījuši, nācās improvizēt, vai tā arī bija laukumā? Jā. Viens tas, ka nesametām kaut kādas normālas opcijas, un otrs arī viņi mūs izņēma ārā no kaut kādām mūsu ārtajām šitām ten, un kaut ko tur mīcījāmies, ja godīgi. No spēles sākuma nevarējām uzsvert labu ritmu. Es pirmām kārtām man ir reāli labāk jānospēlē par šito, tā kā būs ko pielikt uz nākamo spēli. Kā kopumā fiziski jūties laukumā? Bija ok. Bija ok. Turcija pārsteidza ar kaut ko, vai apmēram tā, kā bijāt skatījušies, kā treneri teica, tā viņi arī spēlē? Vai pārsteidza ar kaut ko? Kā es teicu, varbūt tie, kuriem mēs bijām gatavi atdot tos metienus, viņi vienkārši samet tos metienus, jā, kas var notikt. Tā kā ne tur kaut kāds super mega pārsteigums, bet tāpat tas arī uztaisīja diezgan to tādu varbūt kādā ziņā rezultātu viņiem. Kā jārēģē, Kristap, uz šādām spēlēm tev no pieredzes, ka ir sāpīgs zaudējums, nākamā ir brīvdiena? Es domāju, ka pirmais jāatslēdzās, bišķiņ ir. Nevajag mums tur tagad pārdegt un gatavoties jau šovakar Igaunijai. Atpūšamies, atslēdzamies bišķiņ un rīt ar svaigu galvu un neņemot šito spēli pārāk pie sirds, bet pietiekami, lai mums iedot to dzinulu uz nākamo. Tā kā, domāju, viss būs kārtībā. Tā ir tikai pirmā spēle, vai ne? Tieši tā. Lai labs turpinājums. Paldies!